2 dienas aizvadīts Baltijas velotūrē, kā rezumē? Jā, nu, pēc pirmās dienas, pēc visa likās būs ļoti traki, bet viss vēl ir priekšā. Visu var vēl saķert, tāpēc nevajag atlaist, jācīnās. Kā kopumā jūs apmierinās ar komandas rezultātu? Nu, teiksim tā, vidēji labi, vakar nepaveicās. Mīkst ar riepu atrāvienā mēs būtu aizbraukuši, es domāju, mēs būtu dabūjuši startfinišus, un es nebrīnos, ja aizbraukuši līdz galam ļoti labi. Bet, nu, diemžēl nepaveicās, un jā, tas daudz mainīja vakar. Kāda situācija ar Emīlu Liepiņu? Nu, viņam kaut kādas veselības problēmas. Viņš izstājās no gonkas, bet, nu, redzēsim, kā būs. Es īsti nezinu, kas tu viņam redzēsim. Šobrīd, kad tūri pāries uz Igauniju, komandas plāns tiek pildīts, vai nāks kaut ko uzlabot vēl? Nu, viss notiek, kā tam būtu jānotiek. Mums komandā ir līderis Vosakāns, komanda strādā uz viņu, bet tajā pašā laikā mēs neaizmirsīsim citas lietas, ir startfiniši, kurus mēs varam paņemt, bet, nu, nevajag aizmirst Vosakānu un atstāt. Jā, labi.